svarīgi ir tāpēc, ka būvniecība ir tāda sfēra, kur nemitīgi viss plūst un mainās, un viss ir tik nepastāvīgs, pat lielam mums kā būvmateriālu ražotājiem varam teikt, ka inovācijas nāk ik uz soļa, un tas, kas bija aktuāls vakar, tas rītā var vairāk nebūt aktuāls. Līdz ar to es uzskatu, ka ir nemitīgi jāpilnveidojas un jāattīstas un jāgūst jaunas zināšanas, ko piedāvā. Noteikti jāattīst ir neatlaidība, nekad nepadoties un vienmēr tiekties pēc jaunām zināšanām. Un, manuprāt, tas svarīgākais ir nepadoties pie pirmajām grūtībām, jo būvniecībā visu laiku ir jācīnās, jāmācās un jāattīstās. Visdrīzāk būtu pašam jāiztais pa uzņēmēju. Man liekas, tagad iespējas kaut kādu biznesu maziņu izveidot, vai kaut ko pārdodot, vai kaut kā savādāk, man liekas, ir lielas, tāpēc tikai apmeklēt seminārus par uzņēmēju darbību diez vai pietiek, bet tāpēc iesaku arī pamēģināt savas spējas, ja ir tāda vēlme iestāties par reālu būvu uzņēmēju, pamēģināt nav obligāti būvu uzņēmēju, bet vienkārši uzņēmēju, pamēģināt startēt savā biznesiņā. Un tādā veidā es domāju, ka šī prasme kvalitāte ļoti labi attīstās. Es novēlu tikai visgaišākas un vislabākas iespējas priekšā, un lai tas iespējas būtu ļoti labi realizējamies. Lai cilvēks nebaidās tos pieņemt, tais piedalīties un neatkarībā no gala rezultātā neatteikt nākošajām iespējām, respektīvi iespēju ir daudz.